Tā, čau. Šeit atkal es Nauram un turpināsim tad tālāk. Jā. Tā, šeit mēs tagad es jums rādīšu, kādā veidā var saskaitīt šo te ļoti uzmanīgi jāskaldē. Ok, paņemsim, reik jau saskaldīju komplestonu. Tā, ņemsim. Un šitādai apkārt. Tā, lai mēs, protams, pēc tam būs ļoti uzmanīgi jāskalda viņš. Jo, ja jūs nokritīsiet, kā jau jūs saprot, jūs visu pazaudēsiet. Jā, turot shift pogu, jūs varat atdurties pret malu. Iegaumējiet, kurā vietā jums atrodās Home, Skyblock Home. Skyblock Home, tā jūs varat nokļūt, jā. Tā, tas ir šeit. Reiz mēs paņemsim. Un tādam, jā, kā jūs teicu, tas jādara ļoti uzmanīgi. Visi materiāli ir ļoti svarīgi, un viņam ir bezdibens. Saucamies dubļi, ļoti svarīgi, nozīmīgi, sakrā to, ka tur var daudz ko audzēt, jā. Bedrocks, tas ir, jā, Bedrocks tas skaitījās, tas laikam, tas automātiski ģenerējās, jā, tā kā to nosist nevar. Tā, ej, un šitā te pie malas, un viņš turēs, jā, sapratāt, jā. Un vēl, jā, ka šitā mēs paņemsim šitā. Tas ir, tur mēs mūsu dzimšanas vieta. Skyblock Home. Jā. Redziet. Ok, es tā domāju, es nerādīšu jums pilnībā visu, kā es šeit skaldīšu. Es labi laicināju. Bet tad iztāk šitien es neskatījos, šitien jau ir izaudzis, un tad šitien jāgaida vienkārši kad sāk pirmo ražu, sāk tos dot man, jā. Ok, nākamā tutoriālā es tā domāju, saskaldīšu koblestonu un kaut kādā vietā taisīsim jau, rādīšu, kā taisīt reāli normāli mob spawneru, jā. Jo, jā, ok, tad mēs taisīsim mobs. Nākamā tutoriālā taisīsim mob spawneru, ok, labi. Ceru, ka jūs sapratāt, un ja nav kas skaidrs, protams, rakstiet un dodiet ziņu. Ok, šis tutoriāls tika veidots speciāli priekš šiem ceniem. Ok, labi, čau visiem.